Labdien! Labdien, Mārtiņ, labdien, klausītāji un skatītāji! Šodien Zaļo un Zemnieku savienības Facebook tiešraide, un šodien mēs tiekamies un runājam ar Latvijas lauku konsultāciju centra valdes priekšsēdētāju, zemnieku, kuram pašam Bauskas pusē zemnieku saimniecība, piena ražotājs, saimniecības īpašnieks Mārtiņš Cimermanis. Un, labdien, Mārtiņ! Sveiki! Un šodien apspriedīsim faktiski tādus 3 blokus. Viens ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, skats nākotnē, jo tuvojās nākošais plānošanas periods. Mums ir jārunā, jācīnās gan par Eiropas finansēm, gan arī pašiem jāplāno, kā nozars attīstīsies. Otrs ir zemes resursu celšana, kāds ir mūsu potenciāls, uz ko mēs varam iet, vai mēs varam būt pašpietiekami. Un pēdējais tāds arī, kā mēs varam stiprināt caur šo tautsaimniecību ar mūsu pašu darbu, mūsu stiprus reģionus. Jā. Bet sākumā varbūt, Mārtiņa, tāds pastāst nedaudz par sevi. Tad visi tev pazīst kā Latvijas lauku konsultāciju centru, kā saka, LLKC vadītāju, bet tu esi zemnieks, pats zemnieks un jau ļoti sen ražo pienu Bauskas pusē, nedaudz par sevi. Jā, es nesen arī veicu nelielu izpēti dzimtskokam un sapratu, ka es esmu zemnieks 5. paudzē. Un tā mans dēls, kas arī izlēms turpināt šo nevieglo lauksaimnieku arodu lopkopībai, būs jau 6. paudze, kurš strādā Bauskas pusē. Jā, visu laiku ģimene Bauskas pusē bijusi saistīta ar zemi dažādos veidos. Un, 91. gadā, kad jau varējām dabūt atpakaļ vectēvu atņemtās zemes, tad arī 91. gadā es jau tad izlēmu, ka vectēvu zemi es neatdošu nevienam, nepārdošu. Un saimniekosim šeit paši, lai cik arī grūti tas iet. Un es vienmēr atceros 90. sākumu, kas bija ļoti smagi. Bet tad izvēlējām lopkopību, jo māte bija arī saistīta ar šo profesiju, pati bija arī ciltsdarba eksperts pāraugs, vadīja fermas brigādi. Līdz ar to man šis jau bērnībā tas tika iedots šī lopkopējas status, mācīšanās. Un tai pašā laikā arī vadīja, vēlāk jau nokļuva LLKC, kas bija tāda iespēja atgriežoties no mācībām Vācijā, redzēt tās atšķirības, kāda ir Eiropā, strādā lauksaimniecība un kas ir Latvijā. Un tad arī bija tāda ļoti liela vēlme mainīt Latvijas lauksaimniecības situāciju. Bet tai pašā laikā, tas solījums vectēvu zemi kopt turpinās, un ir prieks, ka dēls turpinās šo amatu, jo es jūtu izvēlēju šo profesiju, beidz Miltenes tehnikumu un arī turpinās saimniekot. Sanāk tā, ka tu no skolas soli uzreiz lauksaimniecībā, un faktiski tavs dēls tāpat no tehnikuma sola arī uzreiz atpakaļ saimniecībā un saimniekos. Praktiski jā, tāda visu dzīve bijusi. Kā jau laukos, mēs bijām liela ģimene, 6 bērnu ģimenē, un visu laiku bija lauku darbi, jo īstenībā tādas lielas ģimenes laukos, ja tu nebija savs dārs, savi lopi, tu jau droši vien nevarētu tik viegli nemaz izdzīvot, tas bija tālajos. Tā bija tāda jau ģimenes saimniecība, kas arī visu laiku ir bijuši lopi un dzīvnieki un dārziņš. Un tas tikai bija loģiski, ka vectēvu zemi, kas tika atgūta atpakaļ, tika apsaimniekot un turpinājām šo izvēli, būt par lauksaimniekiem. Pirms mēs pārējām tālāk, mēs svētdien, man liekas, no rīta sarakstījāmies. Mārtiņš ierakstīja vienā WhatsApp čatā, tas bija pēc 7 no rīta, atvainojās, ka tik agri, jo viņam jādodās uz lauku darbiem. Un tad arī domājot par šādām politiskām diskusijām, tu pa brīvdienām joprojām esi aizņemts ar lauku darbiem. Es saprotu, arī tagad aktīvs skāpsienu gatavošanas laiks, un tā teikt, pat brīvdienas tev nav. Paldies Dievam, ka līdz lietas, tad var kaut kur aiziet ofisā, jo, ja būtu saule, droši vien, dēls tad pļautu sienu. Tas ir zemniekiem vienmēr, kad cits sauļojas jūrmalā, tad tu sēdi traktorā un dari to. Tā kā tas ir skaidrs, ka tāds ir tas mūsu izvēle, tāds liktenis, bet, ja tu to pieņem, mīli to darbu, tad jau tas arī sanāk. Jā. Bet tā ir tas, ka svētdienas prom no LLKC no vienas puses izveidina prātu, bet visu laiku ir fizisks darbs saimniecībā, darīt tās lietas, kas ir vajadzīgas, lai sagādātu labbarību dzīvniekiem, un tas jau ir. Visi, kas to zina, saprot, ko tas nozīmē. Un tagad varbūt pārējot tālāk, tad es domāju par lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību. Mums ir jārunā un jāskatās uz nākotni, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tad pirmais, Eiropā šobrīd notiek diskusijas par nākošo plānošanas periodu, 7 gadu, cik liels finansējums būs. Protams, ka mēs esam Eiropā un bez Eiropas atbalsta neviena Eiropas valsts nevar iztikt. Tas ir pirmais, bet protams, ka viena lieta ir šodien, kā izskatās lauksaimniecība, un tad skatoties uz nākotni. Un ja runā par šodien, tad daudz lauksaimnieki
nav optimistiski noskaņoti, jo pēdējie 3 gadi bijuši diezgan slikti. Ir bijuši sausi gadi, pārmitri gadi bijuši. Papildus tam ir pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir minerālmēslu cenas, graudu cenas svārstījušās, arī piena cenas nestabils. Un tad varbūt nedaudz kāds ir tas tavs skats no šodienas skatoties uz nākotni. Varbūt sāksim ar lauksaimniecību, ar mūsu tām lielākām nozarēm. Jā, tas, kas man ir visu laiku, es lepojos, ka es strādāju ar bioekonomiku, ar zemes sektoru, jo Latvijas vilcējspēks, eksporta vilcējspēks joprojām ir mūsu zemes izmantošanas resurss. Tas ir gan meži, gan lauksaimniecība. Ja mēs esam pirmie divi lielie ekonomikas vilcējspēki eksportā, kas parāda pirmās 2 vietas. Tā jauda, bet kā konsultants skatoties, tas potenciāls varētu būt 2 reizes lielāks. Bet skaidrs ir tas laukums, kurā mēs dzīvojam. Viens piemērs. Tagad redzam, ka notiek jaunā arī krīze Ukrainā, degvielas krīze. Tikko saņēma skaidru ziņu no Spānijas, 500 miljonus viņi iedod atbalstu nacionālajā budžetā saviem lauksaimniekiem. Bet mēs esam vienā telpā. Ja, bet mēs arī zinām, mēs esam redzējuši, ka arī Skandināvi iedod kaut kāds atbalsts tajos brīžos, ko Latvija nevar atļauties. Un tas ir viens spēles laukums, kur to jāsaprot, ka mēs esam Eiropas kopējā līmenī ar viszemākiem maksājumiem joprojām, ja, kas mums ir. Un līdz ar to tu saproti, kā tu vari konkurēt ar tiem kaimiņiem, ar tām valstīm, kas ir tepat pāri robežām. Ja, un vēl skatoties, kas būs nākotnē. Un Latvija šī brīdī ir, lai arī zemkopība mums ir milzīgs vilcējspēks, mūsu tautsājumniecībā, bet potenciāls varētu būt 2 reizes lielāks. Bet, kā tu teici, mēs esam sarežģītā situācijā, jo pēdējie 3 gadi augkopības sektoram, kas apmēram 60% no visas mūsu zemes platības apsētas ar graudaugiem, viņiem ir reāls izaicinājums, kas būs ar minerālmēsliem, rudenī, kas būs ar degvielu. Un šis ir politikas jautājums arī mums iekšienē, ejot uz sarunām, kas arī šogad tiek vestas Briselē par nākamo plānošanas periodu, ar kādām pozīcijām mēs ejam sarunās ar Briseli un kā mēs esam zemnieki novienojušies par mūsu Latvijas virzienu, jo izskatās, ka mums būs lietas, kas būs jāpamaina. Kas mums jāmaina? Kuras nozares tātad mums faktiski vajag Latvijā attīstīt vairāk, jo mēs skatāmies, protams, tā kā lauksaimnieki izmanto publisko naudu, kas ir nodokļu maksātāja nauda, Eiropas vai arī Latvijas. Tad, protams, sabiedrība prasa, ko mēs dodam pretī. Tad viens no tam, ko dod pretī, ir samaksātie nodokļi, devums ekonomikai. Kā tev liekas šobrīd, kurām nozarēm būtu jāliek uzsvars, kuras ir tās, kuras arī tautsaimniecībai dod lielāku devumu un kuras nozars vajadzētu valstī stimulēt? Vai tā, piemēram, ir lopkopība, vai, piemēram, turpināt uz graudkopību, vai mēģināt vēl kādas citas nozars, kā dārziņu vai augļi? Tu ļoti labi zini to iekšieni, arī pats to virtuvi. Ja, es to jautājumu uzdevu tāpēc, ka... Līdz ar to tās nozars pirmām kārtām ir, mēs esam daudz runājuši par nacionālas drošību, pārtikas apgādi valstī, tas ir iekšējais tirgus. Jā, tas skaidrs, ka mums ir vajadzīgi mūsu dārzeņa augļi, viss, kas ir vajadzīgs, ko mēs ēdam ikdienā, piens, gaļa. Tas ir viens, kas ir daudzas valsts jau pēc Covid krīzes to pārskatīja. Un arī mēs to skatāmies, kad viens ir iekšējā tirgus nodrošināšana, lai mūsu valsts ir drošībā. Man liekas, tur nav vispār nekādas, lai mums ir gan skolām, gan slimnīcām, gan armijai pārtika. Un tas ir viens no virzieniem, kur mēs esam palaiduši, mēs daudz pērkam importu. Ja, tas ir viens, par kurām nozarēm, un tur tu pareizi teici, finanšu ministrija, tas, ko maina, ja tais sarunās, finanšu ministrija saka, sniegumā balstīts atbalsts. Tātad parādiet devumu budžetā, parādiet IKP pieaugums, un tad runājam par atbalstu. Ja, tātad, ja jūs dosiet mums, tad mēs dosim pretī. Ja tu dos valstī, tad valsts dod tev. Un tā, man liekas, arī strateģiski tāda pārmaiņa, kad tagad nozares, kurš izstrādā savas stratēģijas, pretī liks sasniedzamos rezultātus. Nevis tur kādam kaut kur uz papīra uzrakstīt, bet, piemēram, izlaid uz vienu nodarbinātu, uz hektāru. Cik mēs saražojam uz vienu nodarbinātāju un cik kādu nodokļu ieplūdīs valsts budžetā. Šīs ir tās pārmaiņas, kur nozars pašlaik domā, rēķina, darās, ja, jaunāk prezentēt. Un mēs redzam, ka, protams, tās ir nozars, kas strādā ar pilnu pievienotos vērtības ķēdi, ar to, ka pārstrādāt Latvijā produkts un tad vest projām. Neaizvest graudus, neaizvest baļķus, jā, nevest pienu projām. Skaidrs, ka tās nozars, kuras spēr šo jau pievienotās vērtības ķēdes pagarinājumu, būs tās, kuras atstās nodokļus valsts budžetā. Un tad, attiecīgi, tas atbalsts, ko arī Eiropas fondi nāks mums iekšā, ir vairāk redzams arī šorīt diskutējam par aktīvo lauksaimnieku status, tad tas vairāk būs ražošanai. Ne tik daudz, ja kā mums jau ir vairāk 10 000 saimniecības, kas neko neražo tirgumu, bet saņem atbalsts. Tad būs tā pārmaiņa, kad arvien vairāk šī nauda būtu jāvirza ražošanai.
Nu, tas būs tas, kur pašlaik nozara stratēģijās cukopība, augļi, dārzeņi, piens, gaļa, graudaugi, ja šīs stratēģijas tiks liktas uz galda, tā skaitā arī bioloģiskās nozares attīstības stratēģija, kādu devumu mēs redzam, ko mēs darīsim, un tad runājam par pasākumiem, kas ir vajadzīgi, lai mēs to sasniegtu. Nu jā, tad man liekas, ka viena lieta ir tad ko mēs dodam valstī un ko valsts dod mums. Un es atceros, šis jau nav nekas jauns. Man liekas, ka tas bija ASV prezidents Kenedijs, kurš savulaik teica, neprasi, ko valsts var darīt tavā labā, bet paprasti, ko tu vari darīt valsts labā. Un šeit laikam ir jābūt tiešām tai domāšanai tādai, ka protams, ka mēs ražojam priekš sevis. Mēs ražojam, lai mēs laukos dzīvot, lai mēs varētu uzturēt savu ģimeni, bet vienmēr ir jāatcerās, ka mēs jau ar to savu darbu palīdzam valstī, palīdzam visiem. Ja? Un par nozaru stratēģijām runājot, es zinu, ka tagad ministrija ir uzsākusi tādu ļoti īpatnēju Latvijā nebijušu procesu, kad pašas nozares ir iesaistījušās kopā ar ministriju. Kādreiz varbūt viss gaidīja, ka no augšas kāds tur tev pateiks, kur tev jāiet, bet tagad ir reāli nozares sēž pie galda pašas kopā ar gan ar konsultantiem, gan ar ministriju plāno. Un tad jautājums ir, kā tu redzi šis process, kad tik cieši iesaisti, ka nozares pašas var savu nākotni plānot, vai tas ir jau devis kaut kāds pirmos tādus savādāk redzējumu šajā procesā? Ļoti transformējuši procesu. Nu, tā kā mēs 3 gadu apmēram šo jautājumu kā risinām, tas ir pirmais, kas arī šorīt liekot arī ministram nelielu pārskatu par to, kas ir gājušajā izpētē. Viens ir redzams, kas ir mainījies. Ja agrāk pamatā pirmā nodarbība bija resursu sadala. Nu, subsīdija bija, nauda, mēs sēdējām galdu un kā sadalīt to naudu. Tad tagad ir pirmais, mēs runājam par zemi. Tas nav bijis agrāk. Zemes resursi ir pamats visam, lai mēs vispār kaut ko ražotu priekš. Ja mēs zemi noplicināsim, mēs uz priekšu nebūsim konkurētspējīgi. Tad jāskatās par zemi, cik hektāri, ko varam saražot zemes. Otrais ir šīs nozares stratēģijas. Un tas jau parāda arī ministrijai to plānošanas maiņu, kad pirmais mēs domājam par ilgspējīgu zemes resursu izmantošanu, tad domājam, ko uz tās zemes varam darīt, un tad dodam resursus tiem darbībām, ko mēs esam izlēmuši. Caur šīm stratēģijām. Ar nozarēm pašām ir ļoti interesanti. Mēs redzam, cik kura nozara ir organizēta šāda stratēģija, kapacitātes, ko viņas var izdarīt, kā viņas. Pirmo reizi to vairs neesi vienkārši, ka tu iedod kaut kādu sarakstu ministrijai, un jūs tur rekur manas vēlmi saraksts, es tagad lūdzu ministri izpildiet, bet ka ministri ir ar aicinājumu nāciet, rādiet, ko jūs izdarīsiet, un tad runājam par naudu. Un šis ir pašām nozarēm ļoti transformējošs pasākums, kas nav vienkārši, ir diezgan jūtama tāda spriedzīte iekšējā, jo ir arī paudžu maiņa. Mēs redzam, jaunie lauksaimnieki nāk iekšā. NVO, tas jau ir pagājuši 30 gadi, kā mūsu organizācijas jau ir uz skatuves. Tur mainās viss, ir interesanti, bet man prieks piemēram, par aitkopības nozari, par olu sektoru, arī cūku gaļas audzēšanas sektors. Viņi šo uztver ļoti nopietni. Jā, viņi tic, ka tas apaļais galds, kad mēs dalīsim arī kaut kādas atbalsta skēmas, kurš dod labāko pienesumu valsts budžetam, ka viņi tiks uzklausīti visi pie šī galda. Un tas ir izdevies, ka šīs novalstiskās organizācijas kaut gan pati strādā savu mājas darbu, bet kopumā ir jūtams, ka viņi varētu nosēsties pie viena galda un domāt par vispār lauksaimniecības sektora attīstību un devumu, kas īstenībā arī iezīmēts nākotnes plānos reiz 2. Tātad mēs visu gribam kāpināt, mēs gribam tuvoties Ziemeļvalsts arī Somijas līmenim, kas ir vismaz izlaid 2200 € uz hektāru. Bet viena lieta ir, tad mēs iekšēji nozare šos nākotnes savus plānus un stratēģijas saliksim, bet ir lietas, kas nav atkarīgas no mums. Un tu pieminēji, piemēram, aitkopības nozari, viņi saskarnās ar milzīgām grūtībām. Tikko arī bija publiski izskanējis, ka vilki uzbrūk, neskatoties uz to, kā saimnieki izveido aplokus, žogus, uztur suņus un tātad visu drošības pasākumu vienalga vilki posta. Un tā ir arī valsts politika, kas jau ir citā jomā. Tā ir dabas aizsardzība, kas ir vajadzīga, par ko mēs nešaubāmies, bet dabas aizsardzība tiek plānota bez
izvērtējumu, kā tas ietekmē tautsaimniecību. Un, tad, ja mēs runājam par aitkopību, tie vilki, plāns ir palielināt laču skaitu Latvijā, kur tagad ir ap 190, un starp citu 21. gadsimta sākumā ap 2000. gadu bija tikai 7 līdz 14, tagad jau ir 190, un plāns ir 500. Tad jautājums, vai no šādi ejot, tāpat, piemēram, kormorāni, ja jūras kraukļi, kas aizsargājam, ja viņi izēd zivis akvakultūras dīķos, un tā ir dabas aizsardzība, bet tas milzīgi ietekmē tautsaimniecību. Un kā tu redzi, kā mēs, kā lauksaimnieki, un ne tikai lauksaimnieki, arī mežsaimnieki un arī zivsaimnieki, kā mēs varam pie viena galda apsēdināt arī citas ministrijas, citas iestādes, kurām būtu jārūpējās gan par dabas aizsardzību, gan arī ir jāsabalansē ar tautsaimniecību, jo dabas aizsardzība prasa līdzekļus. Un tie līdzekļi, nodokļu maksātāji līdzekļi, un lauksaimnieki, mežsaimnieki un arī visi pārējie tie, kas ar nodokļiem rada šo naudu, lai varētu dabas draugu skaitīt puķītes un aizsargāt dzīvniekus. Kā mēs varam to līdzsvaru? Es redzu, ka, ja mēs iesim tādā virzienā, piemēram, būs 500 lāči, lāči arī sāks varbūt uzbrukt jau mājdzīvniekiem. Tagad vilku uzbruk. Es tikos ar Francijas kolēģiem, un franči teica, ka viņiem kalnos starp Franciju un Spāniju ir problēmas, kur lāči rada milzīgs postījums aitkopiem. Tad jautājums, kā tu redzi, kā salikt kopā šīs pretējās intereses un neapdraudēt gan iedzīvotājus, gan arī neapdraudēt mājdzīvniekus? Jā, tas ir 3 lietas. Man liekas, viens ir ekonomika, kas ir, ka mēs runājam kaut kur arī valsts pārvaldes sektorā, kā dabūt naudu veselībai, kā dabūt naudu izglītībai, kā dabūt naudu infrastruktūrai. Un aizsardzībai tā nauda kaut kur jāatrod. Tu nevari aizņemties tikai paņemt parādu uz kredītu, un mēs tad risināsim problēmas. Tātad jādomā, kur mēs naudu vispār varam radīt. Un zemes sektors ir pierādījis, ka viņš var to naudu radīt. Un īstenībā, ja mēs skatāmies Latvijas potenciālu, viņš var 4 reizes vairāk radīt. Tātad tikai, ja meži tagad rada 4 miljārdi un lauksaimniecība 2 miljārdi pāri, tad reiķinām mēs varam 2 reizes vairāk, kas ir jau tuvu pie 10 miljārdiem, varam dot budžetā, kopumā iesaistīt. Ja? Tā ir viena sadaļa, otrs ir klimats. Saprotam, klimata pārmaiņas, tas ir tas, kas ir jādod. Visi zemnieki saprot, ka klimata pārmaiņas, lai kā ir kļūst siltāks klimats Latvijai, tas pat ir kaut kur spēlē uz roku, bet šīs svārstības, slapjums, sausums, sals, viņas būs, ar tām klimata pārmaiņām arī būs mums jāreikinās. Un tad ir vide. Es pats kā zemnieks varu teikt, man ir absolūti vietas, kuras atstāja dabai. Ja? Man tur dzīvo stirnas, dzīvo lapsas un zemnieks jau nav sev ienaidnieks. Ja tu pats tur dzīvo tajā vidē, tu vienmēr skaties, lai būtu tas līdzsvars. Ir vietas, kuras ražoju, un ir vietas, kas ir dabai atstāt. Un bieži vien ir zemnieki īstenībā, kas ir tiešām, kuriem tur ir pašiem savas mājas, kas tur dzīvo, viņi ļoti rūpējās par dabu. Un zemnieks ir pirmais, kas īstenībā dabas aizsargās. Nav tur neviena cita, ja tādā brīdī, ja tas ir mežkops vai kas, tad daba ir mana atbildība, mana rūpe, un es par to rūpējos. To vajag novērtēt. Ja? Un mēs par to maz runājam. Mums liekas, ka zemnieks tikai kaut ko cērt vai pļauj vai tam līdzīgi. Un līdz ar to tā līdzsvars dabā ir jābūt, bet par dabas. Man bija ļoti labs piemērs no vāciešiem, kurus tikko piedalījos sarunā ar Magdeburgā, kad vācieši izdarīja vienu fantastisku projektu. Viņiem ļoti negāja kopā saruna tieši ar zemniekiem, ar vidas. Tur bija kāds kāmītis, kas bija jāizsargā dabā, un vidas aizstāvties tam kāmītim obligāti jābūt. Ko viņi izdarīja? Viņi uztaisīja projektu, kur abas puses tie dabas aizstāv cilvēki, kas dzīvoja pie zemnieka, skatījās, ko tas ietekmē zemniekam, pētīja reāli, ko tas maksā zemniekam. Savukārt zemnieks sekoja līdz tam kāmītim, ko viņš dod dabai. Ja, jo dabā, dievam visas radības ir vajadzīgas, un radās fantastiska sinerģija, kad no vienas puses zemnieks saprata tā biotopu daudzveidības vērtību, kas ir viņam šī teritorijā, ko nozīmē šis dzīvnieks, ja, un tā pašā laikā vides eksperti saprata, ko tas maksā zemniekam, un viņi atrada kopsaucēju. Mums šī saruna nav, visu laiku mēs esam tāds pretnostatījumās. Mums vajag tur vienā galā, otrā pusē nevajag, bet ko tas maksā, cik tas maksā, mēs ļoti reti runājam, kā atrast to sinerģiju, lai savstarpēji sadarbotos. Ja, un es arī zinu daudz zemnieks, kuri gatavi atstāt kaut ko dabai, tā, ka lai tur būtu, bet tad arī novērtējam to ieguldījumu kopīgi, ja, un ja tas man traucē izdzīvošanu,
reāli šeit ir tā robeža. Ja tas man traucēja pastāvēt, izdzīvot šī dabas aizsardzība, un man ir jāpamet šī vieta. Tas tāpat kā aizslēgt skolas, aizslēgt bērndārus, tu aizslēdz ražošanu. Tu pametīsi to vietu. Un viens no mūsu pētījumiem, ko novadīja savā Bauskas nodā, kā deputāts es redzu, ja tu nebūs darba vietas, cilvēki pametīs. Un zemkopība ir tā, kas dod darba vietas. Un šis līdzsvars var atrast tikai dialogā, sarunā. Ko man tas maksā, darām. Un ja tas man apdraud manu šīs vietas pamešanu, izdzīvošanu, tad tas ir jākompensē. Vides maksājumi tāpēc jākompensē. Bet arī viņiem līdz ar tas, ko tu teici par vilkiem lāčiem, tas ir viss regulējumās, ja viņam nav dabīgais ienaidnieks. Tad skaidrs, ka tās ir regulējams lietas, ko vienmēr cilvēks ar saprātīgu pieeju darīs. Jā, bet mums ir jāpielāgojās šai attīstībai arī zemniekiem, aitkopiem. Es saprotu, ka tās gan sētas, gan kūtis, gan viss dzīvnieks vispār tu nedrīkst vairs panākt, domāt pat atstāt viņus ārā. Ja? Ka šī pielāgošanās, ir, bet tā pašā laikā Latvijā ir vilki, kā mēs zinām, uz daudz apskauž, ka mēs varam regulēt vilku populāciju. Tā kā tur dabai, ja sabiedrība izvēlās dabai dot pretī tādus labumus, kad mēs gribam šo dabu saglabāšanu, tad arī tā kompensācija jābūt adekvātai, lai tādā vietā tas cilvēks palikt dzīvot. Ja ne, tas būs rezervāts bez cilvēkiem. Es tev gribētu teikt, ka jautājums, piemēram, ir par sabiedrību un jautājums, vai sabiedrība tiešām vēlās. Un mēs esam uzdevuši jautājumus, un sabiedrība, mūsuprāt, pēc tiem uzdotiem jautājumiem, ka viņa redz, ka tā ir problēma un uzskata absolūti lielākā daļa, ka nedrīkst nekontrolēti vairot šos dzīvniekus. Un tad man tev jautājums, Bauskas pusē tu dzīvo labi, tūlaišiem, bet iedomājies, ka tev blakus būtu vilki lūši, un mums vidzemē, man ir piemērs, piena ražotājiem, pavisam nelielam, nevis viņam lūsis saplēs govīt esmenes, bet tu nevar iedomāties, kā var būt, un to no sākuma viņi pat nesaprat, pēc tam viņi paskatījās kamerās, kas bija izlikts, ka tiešām tas bija lūsis, kas bija devies pie govs. Tad jautājums ir tiešām jau par to dzīvnieku skaitu daudzumu, un kurām faktiski ir jāpazūd, un cik ilgi valsts var kompensēt, jo, ja es katru gadu sēju, piemēram, pavasarī kaut kādu zirņus, vienalga kultūra augu, un viņi noēd zosis, beigās jau man pazūd vispār vēlme strādāt, valsts visu laiku varbūt maksās kompensāciju. Tad Latvijas gadījumā tā sistēma nedarbojās, tā kompensācija, jo varams kategoriski, ministrija, kas atbild par vides aizsardzību, atsakās atbilstoši tirgumu kompensēt, un ir tikai ļoti grūti un sarežģīti birokrātiski mehānisms, kā tu vari kaut ko panākt, un ne visās jomās var šīs kompensācijas saņemt, apdrošinātāji neapdrošina. Un tad pieņemsim, ka pat valsts ieviest godīgas kompensācijas, bet mērķis jau nav saimniekot, lai saņem kompensācijas, mērķis ir saimniekot, lai nopelnītu. Un tad jautājums, iedomājies tagad sev situāciju, tev nāk ārā lūši, saplēš govim tesmeņus un vēl uzbrūk kāds vilks teliņām. Cik ilgi tu to spētu izturēt? Protams, tas ir, tad droši vien es jau būtu medniekos. Tas tādā ziņā, jo skaidrs, ka ja tas nodara pārtauju saimniecību, bet ir divi varianti apdrošinies, vai cīnies ar tām sekām, vai nekas tur notiek. Tas apdrošinātājs sēdz kaut kāds, es tos riskus apzinos, un tad man viņi tiek kompensēti. Otrs ir, ja es jau reāli būvēju sētas vai aicinu medniekus, kā ir daudz, kur Eiropā ir privātie mednieki, kas var atbraukt arī speciāli uz izsaukumu un risināt problēmu. Tas ir tas, kur Latvijā nesakārtotība joprojām, man liekas, ir kaut kāds interesants. Mēs no vienas puses 90. ļoti samazinājām ražošanas apjomu, samazinājās daudz kas, tad atkal ejam atpakaļ uz ražošanu. Un Latvijā varbūt mums vajadzētu kaut kādā veidā novienoties, kas ir tās apjoms, ko mēs, es zinu, ka Latvijas valsts meži arī viņi skaidri skatās, kas ir tie dabai atdotas 30% platības, ja mēs atdodam dabai. Un plus vēl rezervāti visi, tad kas ir tas, kur mēs sakam, stop, šis ir tas, tā kā Latvijai pietiekamais līmenis. Jo man liekas, ka es lidoju pār Latviju, nav tādas valsts, kad es atlidoju no kurienes, kas būtu tik ļoti zaļa valsts un tik daudz dabas lietas, ūdeņi, meži. Tas ir tāds, kur Latvija ir ļoti bagāta. Protams, mums ir zemniekiem šī ir problēma, ar kurām nozarēm tu strādā. Zinu, ka augkopiem noēd ražas, gaiputni,
Jā, attiecīgi pretī lopkopējiem ir šie meža zvēri plēsēji, ja, kas dod ar... Bet, ja ir apdrošināšana, ja ir aizsardzības mehānismi pret šiem plēsējiem, bet ar to, man liekas, kā es teicu, tu pats minēji šos Francijas zemnieks, kur tā viņi vispār neko nedrīkst darīt. Un tādā ziņā ir valsts, vai nu viņai, kas ir svarīgāks zemnieks, tādā brīdī, ka viņš tur eksistē un pastāv un baro tevi īstenībā, vai nē. Un bija ļoti interesants man Latvijas bankas viens no pētījumiem, kad viņš bija izpētījuši Ulmaņa laikus, kad pārtikai mēs tērējām vairāk kā 60% no savu ģimenes budžeta. Un tad bija tā, ka tā bija ļoti liela nozīme, kad īstenībā visi pircēji gandrīz vaigā pazina savu zemnieku, kurš baro manu ģimeni. Un tā bija ļoti liela atbildība, jo tajā brīdī viņi saprata, ka mana dzīvība īstenībā ir atkarīga no šī zemnieka. Cik tagad tērē pārtika? Tagad ir mazāk par 3%, pat 20%. Līdz ar to ir vēl atšķirība. Latvijā tas ir vairāk. Mazāk par 30%. Jā, un līdz ar to zemnieks vairs nav svarīgs. Liekas, ka tā pārtika jau kaut kur pat rodās. Ja? Un viņš arī parāda, ka telefons ir svarīgāks par pārtiku. Ja? Bet tajā pašā laikā mēs tagad skatāmies Ukraiņas piemēru, kur Ukraiņi saka, mazās saimniecības baro pilsētas, armija apsargā lielās piena fermas, jā, speciāli rūpējās par to, tāpēc, ka nebūs dzīvība, uzvara karā, ja nebūs pārtika. Un tā ir tādas lietas, tās vērtības, par kurām mēs esam varbūt pat bieži aizmirstam, kas ir svarīgāks. Jā? Jo ja pārtika pati nerodās, nekas kokos neaug, jā, neliekas, ka tā fūra vienmēr atvedīs uz to veikalu visu, bet daudziem tas tā ir liekas, kad leduskapī vai aizies uz veikalu, kuri pārtika aizies uz veikalu. Jā? Varam tikai iedomāties, kas notiktu, ja Covid laikā uz vienu nedēļu būtu aizvērta pārtikas veikala. Ja, tas nav 72 stundas, un šis ir tas, kur ir vērts padomāt, atgriezties katram. Ja, katram padomāt, kas ir mans zemnieks, no kā es pērku pārtiku, un vai es esmu gatavs par viņu rūpēties. Un tas ir tas, kur mums reizēm varbūt kaut kādas krīzes liek paskatīties atpakaļ, un tad tās vērtības pilnīgi mainās. Un kā man viens arī teica, viens Āfrikā, kad brauc, jūs jau Eiropieši, jūs te neziniet pašies savus izleptības, jums vajag rīsus ar laša garšu vai visu kaut kādas citas tādas. Viņš saka, mēs vienkārši gribētu rīsus paēst. Ja? Tas ir tas Eiropas pārticības tāds, jā. Es domāju, ka viena daļa atcerās tos laikus pirms gadiem 40-50, kad bija pēdējie Padomju Savienības pastāvēšanas gadi, kad arī tiešām bija jāstāv rindās un ka tu aizgāji nopirkt to desu, kādu tur bija. Nevis izvēlēties varēja, vai arī gaļa vispār nebija veikalā. Bet varbūt mēs tā lēnām pāriesim pie nākošā, kas bija tas bloks zemes resursu potenciāls. Kāds ir zemes resursu potenciāls celšanai, un ja mēs skatāmies uz nākotni, vai mēs varam būt pašpietiekami. Un te par zemes resursu runājot, tad lauksaimniecībā galvenais ir zeme. Ne tikai mežsaimniecībā, jo mežs tiek stādīts augstnē, zemē. Un arī lauksaimnieki ražo uz mūsu zemes, atkarībā no augsnes, arī auglības un vispārējais ražības. Tad ir jautājums, Latvijas Banka tu pieminēja. Latvijas Banka pēdējā, teiksim tā, mēneša laikā ir iznākusi ar ļoti tādu pretrunīgu, es pat teiktu, lauksaimniecībai graujošu dokumentu, kas ir vadlīnijas citām bankām, kā viņas var izsniegt aizdevumus. Ja. Un tur minēja zemes resursu liederīgu izmantošanu. Latvijas Banka, piemēram, saka, vajadzētu veidot buferjoslas 30 metru no upītēm, grāviem. Kā tas būtu, ja tavā gadījumā 30 metri? Cik tu esi rēķinājis, cik tev hektāru vispār, cik tev procentu no saimniecības tagad pie šādiem 30 metriem aiziet pilnīgi vienkārši kaut kādā platībā, kur neko nedrīkst darīt? Tagad es dzīvoju arī pie Memeles upes, jā, un ir liela meliorācijas nodgrāvi. Tas būtu iespaidīgi. Tas varētu būt vairāk kā 10% saimniecības platības. Jā, protams, bet tur ir vienmēr ir tas jautājums, kas ir tas mērķis šīm darbībām. Jā, un kādā veidā, un droši vien ir kā lielās finanšu korporācijas pasaulē kaut ko izlēmuši. Latvijas Banka visticamāk jau izpilda kaut kādus augstākus lēmumus, un arī neliela prezentācija Lospā redzēja, ja tieši bija tie tiesvedības procesi, jā, par dabu, kas notiek kurā vietā. Un man liekas, tad ir lēmums par to, ko mēs nākotnē redzam, ko mēs uzskatām par ilgspējību un ko mēs gribam kreditēt. Un tas mūsu lauksaimniekiem arī droši vien jāsako līdzi, kas ir tas mans devums ilgspējībā, tieši tā augsnes apstrāde. Tas Latvijas Bankas piedāvājums man viņš darīja domīgi, riktīgi domīgi.
Vai tu uzskati, ka Latvijas Banka rīkojas korekti, jo viņi neatklāja savu ekspertus? Viņi ir ierakstījusi, ka viņi konsultējusies ar ekspertiem, kas ir ne tikai no vidas aizstāvu puses, bet arī no ražotājiem, bet viņi neatklāja. Un tās organizācijas un iestādes, kuras tur ir minētas, viņas saka, ka mums neviens nav konsultējies. Tā kā faktiski viņš ir kaut kāds slepens dokuments, kas ir radīts. Lauksaimnieki iznāca ļoti skaļi paziņojumi, ka viņš varētu radīt līdz pat 2 miljardiem Latvijas tautsaimniecībai zaudējumus. Jā, es domāju, mēs arī esam uzaicinājuši Latvijas Bankas pārstāvus pie LOKC. Gribam šo jautājumu izdiskutēt tieši ar ekspertiem. Ja, kas ir tas, ko mēs redzam, kādā veidā tas varētu ietekmēt lauksaimnieks, ko mēs tālāk arī konsultāciju procesos apmācībās varam ielikt iekšā. Par to samazināšanu man vairāk uztrauc tieši tā kreditēšanas forma, kāda viņa būs. Jo es arī skaidri saprotu, tu vari darīt tā, kā tu gribi. Tev neviens neaizliedz. Tu vari darīt visu kā līdz šim. Darīt pilnīgi, tad neviens neaizliedz. Bet tā pašā laikā, ja tu gribēsi bankā kredītu dabūt attīstībai. Es zinu, ka Austrijā bija pie viena lopkopēja, kurš cēlā biotopa tuvumā fermu. Viņa ferma bija par 30% dārgāk, tāpēc, ka viņš bija bioloģiskā daudzveidības zonā, buferjos Lūdens ezers aizsardzības zonā, 30% dārgāk fermu. Viņam savādāk nedeva kredītu, jo šī ferma nebūs iekļauta tādīs nosacījumos, kas ir tādā teritorijā. Un tad jau es sāku, tad jau man tas likās, wow, jā, droši vien tas nāks arī līdz Latvijai. Tas bija kaut kādi gadi 6, 7 atpakaļ. Jā, un tas ir tas, kur šī kreditēšana, kur viņa virzīsies lielā nauda. Tas ir tāds Latvijas bankas, jā, mums, protams, ir Altums un viss pārējais mūsu finanšu institūcijas, kas var, bet lielās finanšu institūcijas ar šo ilgspējas kreditēšanas nosacījumiem, pašlaik viņas kaut kāds rats griežās, turpina griezties. Bet tad viņš griežās pa sliktu Latvijas tautsaimniecībai. Faktiski viņš samazinās nodokļu ieņēmumus mūsu valstī un faktiski graus mūsu ekonomiku. Tad jautājums, vai Latvijas Banka vispār, vai tas ir saprātīgi, ka banka, kurai ir jāveicina ekonomika, viņi izstrādā dokumentu, kas tieši pretēji darbojās un grauja Latvijas ekonomiku, jo atgriežamies pie tavas saimniecības, ja meliorācijas grāviem jāatstāja 30 metrus, ko tu neko nedari. Kur tu zemgalē faktiski, kur ir ļoti sīva konkurence par zemi, tas nozīmē, tu 10% no saimniecības vienkārši noliec malā un tad tu varēsi ražot pa 10% mazāk. Un no otras puses, ja tu vēlies tomēr saglabāt tas platības, tad tev banka vienkārši piešķirs kredītu, varbūt ne pa 4%, bet pa 14%. Un tad jautājums ir, vai tu vispār savu saimniecību pie tādiem nosacījumiem varēsi attīstīt. Es domāju, ka tas radīs milzīgas problēmas. Un tad atgriežamies, jā, vai tas ir vispār valstiski un vai šāds dokuments nav kaitīgs mūsu. Latvijas lauksaimniecība joprojām ir kaut kādā transformējušos procesos. Es domāju, mēs tagad jūtam tādas krustcelēs. Un tas, kur kādā veidā šī lauksaimniecība dos papildus ienākumus. Es zinu, ka Eiropa ļoti cerīgi vienu brīdi rakstīja, kad arī komisija nāca ar paziņojumu, ka lauksaimnieki vienu kā no ienākumu diversificēšanas veidiem ir enerģijas ražošana. Cik lauksaimnieki nodarbojas enerģijas ražošanu? Jā, ļoti maz. Mēs varam kādiem kūts jumtiem kaut kāds paneļus esam uzlikuši, bet kopumā šī diversifikācija, kad lauksaimniekam tiek kompensēta šī dzīvotspēja no citiem avotiem, tas nozīmē pārdalot starp citām nozarēm. Ja mēs gribam, lai šī vide, un noteikti arī mēs visi gribam, arī lauksaimnieki grib, lai šī vide ir tīra un droša savādāka, tad par to kādam ir jāmaksā. Ja? Un tad tas ir jautājums, ok, tos 30 metrus var atstāt, bet, ja man tie 30 metri 103 hektāri gadā dod man 6,000 eiro ienākums, apgrozījums, ja, tad, lai labi es nerunāju par peļņu, tas ir apgrozījums, ja, bet ja jūs gribat, lai es šo teritoriju atstāju dabai, pilnīgi neskart, ja, man tas ir zaudējumi. Un tā ir tāda normāls dīls, kas ir sarunās jāved. Ja mēs gribam šādā veidā, lai es kā lauksaimnieks dodu dabai, un sabiedrība ir vienojusies ar finansējumu šo finansēt, un tad droši vien tie kredīti jābūt interesanti, varbūt tam ir jābūt grantiem, visām pārējiem. Tad tas ir līdzsvars, bet tu nevari izjaukt līdzsvaru. Pareizi saka, tu nevari ielikt no viena grāva otrā. Ja mēs sakam, man šī brīža situācija man nodrošināja izdzīvošanu tādu un tādu ieņēmumu hektāru, ja tu man atņem 10% manas platības, tad jautājums, kurš to ienākumus 10% kompensēs, kādā veidā, lai es varu savu ģimeni uzturēt. Jo galā uzcelot fermu, es ņemu kredītu fermas celtniecībai tie 25 gadi, ar kuriem es rēķinos ar savām zemes platībām.
Un šī brīdī, ja man kāds samazina, tā ir normāli, galu galā, ja tas ir privāti īpašums, es ar viņu varu rēķināties. Tā ir tāda jau valsts nacionālā mūsu valdības jautājums, kāda ir politika šādā gadījumā pret mūsu ražotājiem. Bet tu ļoti saki, kurš maksā. Tu pareizi saki, kurš maksās tātad, kurš kompensēs. Un te es gribu teikt, ka, piemēram, ir politiķi, ir Saeimā, ir politiskās partijas, varam ministrija, kur saka, ļoti jauki, jā, tātad domājiet, kā jūs kompensēsiet. Un, piemēram, es esmu dzirdējis politiķus, kur saka, mežsaimniecībā. Tad, ja uzliek apgrūtinājumu, atrod kādu retu augu putnu, tad mežā uzliek mikroliegumu. Jā. Un, protams, ka politiķi saka, un varam saka, ne, mums nauda nav, mēs neko vairāk tur nevaram maksāt, kā tur daži kapeikas principā eiro. Jums vajadzētu uzlikt nozarei kailciršu nodokli, un no šī nodokļa tad arī varētu maksāt tās kompensācijas. Tas nozīmē, ka pati nozare tātad tiek apgrūtināta nodokli. Šī gadījumā runā par tavu piensaimniecību, tātad sanāk tā, tev jāatstāj tie 30 metri, nevis 10, ir, piemēram, gar ūdens tecēm. Nē, bet mēs nemaksāsim, mēs tev uzliksim nodokli pa piena litru, ko tu maksās katru saražoto, un no tā tu varēsi saņemt kompensācijas. Saprot, kāda ir tā doma, kas ir pavīda daudzu politiķu prātos. Tad tas ir sabiedrības interesēs, bet jāsamaksā pašai nozarei. Un tad mēs atgriežamies pie paša galvenā, pie konkurētspējas, ko mēs arī runājam, un pie nākotnes, pie mūsu pašpietiekamības nodrošināšanas. Jo iedomājies tagad produkti lielveikalu plauktos. Pateicoties ZZS, tieši tā bija ZZS iniciatīva, mēs redzam izcelsmes valsts tagad uz cenu zīmēm. Ja nebūtu ZZS priekšlikuma šāda, nebūtu patērētāji nezinātu, ko viņi pērk. Tagad mēs redzam, ko mēs pērkam. Un ja Latvijā mums apgrūtina ražotājs, tad tepat ārpus Eiropas Savienības tuvākās valstīs visur citur tāda apgrūtinājuma nav. Un tas nozīmē, ka tie produkti būs daudz lētāki. Un tad ir jautājums, vai mēs vispār nākotnē šādā virzienā ejam, varam būt pašpietiekami, jo tu jau minēji. Bet atgriežamies pie tā, ko mēs tagad otrais, tas mūsu temats ir pašpietiekamība, kas ir ļoti būtiski krīzes gadījumos, jo lauksaimniecība ir strateģiska nozara, tā ir pārtika. Jā. Kā mēs varam salikt kopā šos te visus apgrūtinājumus un tas, ko mums nozarē liek virsū, to, ka mēs varētu pašpietiekami būt. Tādā veidā, piemēram, 100% nodrošināt sevi ar pārtikas produktiem visās jomās. Ne tikai mums šobrīd ir graudi, mums ir piens vairāk, mums ir olas vairāk, mums ir lielopgaļa pietiekoši, bet gan dārzeņi, gan daudzi citi produkti mums nav pietiekami. Tu ļoti labi jautājumu pacēli par to mūsu uzstādījumiem politiskiem. Viens ir, es domāju, ka tā ir ekosistēma. Tu nedrīkst izjaukt kaut ko, kas sagrauj visu. Un šīs prasības par dabas kaut kādiem liegumiem. Un, man liekas, meži ir, es īpaši nesen arī klausījos vienu interviju mežu reformā. Tā vienošanās arī mežiem ir jāpanāk. Kas ir dabas puse un kas ir šī ekonomiskā puse. Šis līdzsvars joprojām nav atrasts, viņš ir transformējies. Eiropā ir vairāk grib nodalīt to mežu reformā, kas ir tā dabas teritorijas un kas ir ekonomiskās ražošanas teritorijas. Un Latvijā, man liekas, tā ekosistēma, viņa nav saprast arī starpministrijas starpā. Viņa nav vienošanās, kas mums abiem ir izdevīgi. Un kur ir tā mūsu robeža, kur mēs satiekamies un par ko mēs esam novienojušies. Mēs esam visu laiku karojam viens ar otru. Tas nav labi. Ja skatāmies no ekosistēmas viedokļa, nevarēs viena ministrija izcitot kaut kādu savu labumu, nokaujot ekonomisko aktivitāti, panākt, kad būs baigi forši. Jā, mēs redzam, kas notika ar mūsu piekrastes zvejniekiem. Ja mēs aizietu dabas pētnieku, ekspertu ieteiktajā virzienā, tad vispār šī nozara beidz pastāvēt. Jā, viņiem viss ir aizliegts. Līdz ar to, kā tas var būt? Kā tas var būt, kad vieni pētnieki faktiski aizver veselu nozari ciet? Kā vispār to drīkst pieļaut? Simtiem cilvēku pazaudē darbu. Pētnieks dara to, ko viņam pasūta. Jā, skaidrs, ka pētnieks ir tikai instruments, kurš izdara savu darbu. Bet kāds ir pasūtījis? Tad ir jautājums, kurš pasūta un kas ir tie politiķi, kuri vispār bīda šo politiku.
Ja, un te ir tas neprāts, ja tu klausies vienkārši kaut kādas Eiropas atrakstītu kaut kādu regulu aklēji, un vecās Eiropas valsts jau sen iemācījušies vispār pirmām kārtām ir nacionālās intereses, un tāda ir Eiropas uzstādījuma. Tas ir tas, ko mēs arī mēģinām izrāpties ārā no šī 7 gadu rāmja. Nedomājam var tikai, ko Eiropa saka, domājam, ko Latvijai vajadzīgs. Šis ir labs piemērs, kad organizācijas paši nostājas šo pretī un pierādīja, stop, kas, ja jūs esat gatavi nolikvidēt veselus 100 cilvēku darba vietas, tad par ko ir runa? Ja, tas ir par līdzsvaru starp ministriju darbā, un tāpēc arī valdībā, man liekas, šie nacionālais attīstības plāns, kā es saku, viņam ir jābūt pa jaunu būvētam un skaidri saprotam, ja bioekonomika ir Latvijas tautsaimniecības vilcējspēks. Man liekas, bija viena intervija ar iepriekšējo premjeru Godmanu, ko viņš teica, mēs tur ņemamies ar bankām, ar tranzītu, bet tā kā es kā premjeras, viņš saka, es paskatījos reāli, kurš valk Latviju, meži, lauksaimnieki, pārtika. Ja? Un viņš nosauc 3 lietas, kas tādā brīdī, kad ir slikti, tad mēs dabonam atpakaļ pie tām saknēm, nolaižamies, kas tad vēl to Latvijas tautsaimniecību. Tas ir par to ekosistēmu Latvijā, kur droši vien ir jāzīmē tas zīmējums pa jaunam un jārunā ministrijām savā starpā un valdībā vairāk būtu tas pārisoru redzējums jāuzliek, kas īstenībā mums īsti nesanāk. Bet tas būtu jārisina, jo tas daudzas lietas sakārtot. Bet par pašpietiekamību, to jau otru jautājumu iegāja otrā tēmā, viennozīmīgi tas ir nacionālās drošības jautājums. Latvija var būt ar pārtiku. Mēs saražojam daudz vairāk, skaties pēc apjoma, mēs saražojam daudz vairāk nekā mums vajag. Un iedzīvotāju skaits paliek mazāks. Bet, diemžēl, mēs vedam ārā izēvielu. Mēs izvedam pienu, mēs izvedam graudus un izvedam arī kokus. Man bija viens piemērs, ja tu izvedi apaļkoku baļķi vienkārši ārā, dabūni 80 eiro kubikmetrā, ja tu izvedi saplāksni, dabūni 800 eiro kubikmetrā. Tad redzi, kas tā ir pa naudu, ko mēs radām, paliekot Latvijas ekonomikā. Ja, tas ir 10-kārtīgi. Un tas pats ir pārtiks pārstrāde ar šī industrija, kas mums ļoti vajadzīga. Ja, un arī, ja mēs, paradoksāli mēs redzam, ja mēs izvedam ārā izēvielu un vedam atpakaļ piena pārstrādes produktus, miltu pārstrādāts produktus, vedam atpakaļ un tad barojam savus skolas, bērndārzus un slimnīcas. Ja, un tas ir tas, kas ir, ja runājam par pašpietiekamību, tā ir arī drošība. Tad tas, ko mēs saražojam, mēs ar viņu pārstrādājam, pabarojam paši sevi. Un tad tas, kas aiziet eksportā, jā, viņš būs daudz, mēs esam eksportētāji valsts absolūti. Mums ar to, tas, ko mēs saražojam šeit iekšienē, mums pietiktu ar pusi mazāk hektāru īstenībā. Jā, tas, ko mēs skatāmies, ja mēs tagad 2 miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojam, tad skatoties uz Holandas intensīvo lauksaimniecību, holandiešiem pietikt ar tādu pašu, lai saražotu to pašu, ko Latvijā ir 90 000 hektāru. Tad man uzreiz zemes potenciāla celšana. Man liekas, ka Holandija nav korekti. Tas būtu kosmiski. Tas ir labs piemērs. Bet viņi tomēr to ir dabūjuši. Tur ir tomēr dažas lietas, kāpēc es negribētu salīdzināt tiešām ar Nīderlandi, tāpēc, ka viņi ir vairāk uz dienvidiem, viņi tiešām ir augsnes atšķirīgas citas un tirgi ir citi, bet, manuprāt, mūsu reģionā mēs varam skatīties, Baltijas valsts līmenī, mēs varam nedaudz arī ārpus Baltijas valstīm, un mums tas piemērs, ko mēs esam apsprieduši, Somija. Un mēs varētu skatīties Somijas virzienā. Somija ir stipra uz ziemeļiem, tur ir, tā teikt, 300, 400 par 500 km, kas ir uz ziemeļiem. Ko tas nozīmē? Tātad mazāk saule, sliktāk priekš lauksaimniecības. Augsnes Somijā ir reģioni, kur ir līdzīgi kā Latvijā labs, bet arī ļoti daudz ir sliktas augsnes. Un faktiski, ja tā skatās, tad Somija varētu būt tāds labs mērķis, kā varētu, cik daudz no 1 hektāra varētu saražot. Jā. Mūsuprāt, mēs to esam apsprieduši arī dažādās diskusijās, dažādām organizācijām. Ir bijuši, kas ir skeptiski, bijuši, kas ir pozitīvi skatās. Kā tev tas redzējums? Faktiski pateikt, ka mēs varam tiekties nākotnē uz Somijas līmeni. Jo kādreiz 30. gados, 20. gadsimtā Latvija bija tādā pašā līmenī un labāk kā Dānija. Atceramies, un faktiski viņi bija Eiropas top līmenī, es teiktu. Tagad Somija. Vai Somija ir reāls mērķis? Jo daži ir skeptiski, daži saka, nē, mēs nevaram sasniegt Somijas mērķi. Tie skaitļi tādi, Somijā ir ieņēmumi no hektāra 2000 pār eiro, mums ir 900. Jā. Es teiktu, ka Somija ir ļoti labs mērķis, uz kur tiekties un īstenībā sasniedzams. Tad, kad mēs uzsākām 3 gadus atpakaļ šos darbu pie šīm stratēģijām, pirmkārt ar datiem balstījām, mēs arī sākām pētīt, kuras nozars vispār spējīgi šo izdarīt.
Sapratām, ka dārzeņi, piemēram, tur ir 18,000 eiro no hektāra, lauku gurķi un tam līdzīgi. Bet tā pašā laikā sapratām arī, ka Latvijā viena no lielākām problēmām ir, ka 40% ražas aiziet bojā, tāpēc, ka nav glabāšanas iespējas. Ja, un tas ir tas Holandas piemērs, kad holandieši visu ražu noglabā un tad tikai pārdod biržā pēc tam, kad ir augstākās cenas, nevis to no lauka kaut ko mēģina pārdot. Tas ir viens un datos balstīt saimniecību pārvaldību. Tas, kur mēs pašlaik esam sapratuši, datos vadīt saimniecību, darīt to, kas ir jādara. Jā, vienkārši tie piemēri ir mūsu eksperti vienkārši ir, viņi ir pārsteigti par to, kad zemnieks viņš saka, nē, man ir peļņa, man ir peļņa tur 100,000, mēs sakam, bet paskaties, tu esi subsīdijas ielicis peļņā. Ja tev ir subsīdijas 120,000, paņem no subsīdijas un tavu peļņa ir mīnus 20,000. Un tad viņš zemnieks sāk pats brīnīties, jā, jo izrādās... Subsīdijas arī Somijam ir visiem. Jā, viņas ir, bet tādā brīdī tas, ko tu ražo, kā tu panāc no tā hektāra, un tad mums ir saimniecības lopkopība, piena lopkopība absolūti datos balstīta lēmuma, kas tagad sareiķināja graudkopības. Viņa piena saimniecība, laba piena saimniecība, bija 250 hektāru graudu visu laiku, tā kā priekš govīm baroja. Tā, kad salika datus, salika traktoru izmantošanas jaudas, laika pārklāšanos, tad, kad ir jāliek skāpsienas, arī jāmiglo graudi, viņi šogad nolēma to graudu nozaru beigt ar viņu pastāvēšanu, jo skatoties nākotnē graudas cenas, visas pārējais, kas izmaksas, kas pieaugs, viņi izlēma graudos neiet. Un viņi saražo 5,900 eiro no hektāra ar pienu jau tagad, un tas ir pierādāms ar katru lauku. Ja, tad tas ir jau gandrīz 3 reizes vairāk nekā Somija. Ja, līdz ar to tas, ka Latvijas potenciāls zeme, ūdens, viss pārējais, es biju Somijā, es esmu pārsteigts, viņi kukurūzu liek zem agroplējus. Lai tā kukurūza izaugtu īsā laikā, kad tu teici, ka tā saule ir daudz mazāk nekā mums, viņi kukurūzas lauks nosedz ar agroplēju. Ja, kas liekas, wow, cik tas maksā vispār. Bet viņiem ir kas? Viņiem ir kooperācija. 40% naudas nāk klāt no kooperācijas. Tas, ko viņi var dabūt, pārdodot jau pārstrādāts produkts. Un tas ir Soma pluss. Un tāpēc līdz ar to tas, ko mēs redzam, ja augkopības sektors, ja mēs vienkārši turpinām 4,7 tonnas, 4 tonnas Latvijā, kas ir tāds vidēji labākais rādītājs. Turpināsim kult 4 tonnas, kad 200 tur nebūs Somija, ne tuvu. Zemgalē kuļi 7, 8, 10 tonnas. Jā, tas kaut kur tuvojās, bet tie ir griezti absolūtiem, pie ļoti labiem apstākļiem. Augkopības sektors, rapsis kaut ko dod tādu, bet rapsi tu nesies mono. Tas visu laiku rapsis nāks atpakaļ, sliktās lietas, jā, kas ir, ja tu pa daudz to izdarīs. Tad to skaidrs, kad ir diversifikācija. Tie paši Nīderlandieši un Somi, viņiem ir jauktā tipa saimniecības. 40% ir saimniecības diversificēts ar citām nodarbēm. Jā, ir ļoti daudz dažādas citas nodarbes. Ir savu veikaliņu, ir pārstrāde, ir kooperatīva, ir gaļas pārstrāde. Tas redzam, Skandināvijā šī kooperācija, ja tā pašā laikā ir tādi milži kā Valio, kas tirgojās pasaules līmenī, kad apvieno šo spēkus. Tagad līdz ar to dabūt iekšā šādus rādītājus Latvijai, es domāju, mums ļoti daudz saimniecības jau ir tur. Viennozīmīgi pat ir vēl labāks, jā, bet pārējais sektors, kas ir šis subsīdu atkarīgais, ļoti liela daļa subsīdu atkarīgai, tur būs jāstrādā, jo taisīt biznesu tikai uz subsīdijām, tas nākotnē izskatās vairs neies cauri. Es domāju, ka ļoti skaidri ir tagad gan lauksaimnieku sabiedrība, organizācijas ir vienojušās par to, ka kopējā lauksaimniecības politikā ir jāfinansē tās saimniecības, kuras ražo produkciju. Nav svarīgi, liela, maza, ir ļoti daudz maziņas saimniecības mājražotāji, kas iet tirgu un pārdod labs produkts. Bet tad ir tas, ko tu minēji, vesela saimniecība grupa, kas uztur vidi. Un es teiktu, ka šis arī ir vajadzīgs, tikai tas nav jāfinansē no kopējās lauksaimniecības politikas. Ja laukos kādam ir māja, viņš uztur ainavu, viņš apļauj biotopu, tad tas būtu jāfinansē no vides un dabas aizsardzības fondiem, jo tas arī vajadzīgs. Es domāju, un te būtu tā robeža jānovelk. Šobrīd mēs esam sapludinājuši visu kopā, vidas organizācijas varam, kas ir ministrija atbild par vidu, viņi rāda pirkstu zemkopību, un zemkopības ministrijā, ko rāda uz pirkstu viņiem. Ja mēs to robežu novelkam, tad, man liekas, nākotnē būtu daudz skaidrāks, jo arī ainava un vidi kādam ir jāuztur, bet par to nav jāmaksā no kopējās lauksaimniecības politikas. Vai tu piekrīti šādam virzienam?
pacēla ļoti lielu tēmu. Droši vien vēl viena stunda būs vajadzīga lauka telpa. Mums ir 10 minūtes palikušas. Līdz ar to par lauka telpu varētu runāt atsevišķi, bet skaidrs, ka šie cilvēki vajadzīgi arī laukiem. Zemkopības sektors viens pats nenodrošinās lauka apdzīvotību, jo tas arī skaistās ar bērndārziem, skolām, veselību vispārējo. Ja, tad ir šī cilvēku, kuri strādā noteikti kaut kur citur, vai tas ir skola vai pašvaldība vai kur, bet viņi ir vajadzīgi. Mums bija diezgan interesanta diskusija ar Briseli tajā brīdī, kad viņi brīnījās, ka mēs teicām, mums ir liela daļa 20,000 saimniecības, kas nav lauksaimnieki, kas neko neražo. Briselē tas, ja viņš ir lauksaimnieks, tad viņš nodarbojas ar lauksaimniecību, bet izrādās mums ir 20,000, mēs viņus nosaucam par vidas saimniecībā. Un tev ir taisnība, ka šeit Latvijai būtu ļoti nopietni, mēs arī ar jauno ministru tikko runājām par to, kas ir Austrum fonds, Austrum robežas fonds, Eiropas ārējais. Šeit Latvijai būtu ļoti skaidra pozīcija jāsagatavo ar Igauniju un Lietuvu un cīnīties par šo austrumu pierobežu, jo Eiropa nākus ar ļoti interesantu iniciatīvu pretī, kad Eiropa skatās, ka tā cilvēka aizplūšana uz bagātākajām valstīm, neiet runa, kad uz Rīgu aizbrauc, bet cilvēka aizplūšana no reģioniem ir ļoti nelabvēlīgi ietekmi atstāja, kad jau gandrīz 50 miljoni tādas iedzīvotāji Eiropā ir spiesti pamet reģionus nevis tāpēc, ka viņi gribētu pamest, bet tāpēc, ka tur nav ienākumi, nav ko darīt, nav naudas. Šis ir pakts, kur arī tūlīt braukšu, tiksimies lauku pakta tēmā, runāsim par lauku telpu, kā apturēt šo aizplūšanu. Un tas ir Eiropas kopējais, tā kā cilvēki aizbrauc nevis brīvprātīgi, bet viņi aizbrauc, tāpēc, ka piespiež ekonomiskā situācija. Samazinās skolas, samazinās visu, viņi tie spiesti pamest. Un tāds bagātās valsts, kuras saka, brauciet pie manis, tad visi mēs te jums labas algas maksāsim, Eiropa ir veicinājusi šo kustību. Tagad sāk domāt, ka tas jāgriež atpakaļ. Līdz ar to šī vides saimniecība mums ir ļoti svarīgs, skaidrs, ka jo viņas arī patērē mūsu mājražotāju produkciju, viņas nodrošina turismu vispārējo, tas ir lauku dzīvība. Ja? Un īstenībā tas, kas tagad laiku pierādās, mums arī diskutēt par skolas slēgšanu. Ja? Skaidrs, ja tās skolas tiek slēgtas, vienmēr ir jautājums, vai skolas slēdz tāpēc, ka nav cilvēki, vai nav cilvēki tāpēc, ka tiek slēgtas skolas. Un tas ir tāds apgrieztā tēma, ja, kad nav šī pieeja cilvēkiem infrastruktūra, viņi pamet to teritoriju. Un tur nevar vienkārši matemātiski pieeja šai lietai. Tāpēc tas tavs jautājums par to pašpietiekamiem resursu vidas saimniecības mums ir, tās ir ģimenes ja, laukos, ja, kuras dzīvo. Un īstenībā lauki arī, man ir draugi Ukrainā, un viņi arī teica, lauku viensāds ir pašlaik drošākā vieta. Ja, lauka ir vieta, nevelti mākleri saka, nevar vairs, tu nevar nemaz lauku māju tik viegli dabūt. Ja, tu nevar nopirkt īpaši 100 km ap Rīgu. Ja, gan arī ļoti daudz pilsētnieki, kas ir spējīgi investēt, grib nopirkt sev māju laukos. Ja, un tas ir tāds lauka attīstības jautājums, kas politiķiem būtu jāņem dienas kārtībā diezgan nopietni, jo mēs nevaram sarauties bezgalīgi. Ja, un skaidrs, ka tā lauka infrastruktūra, mobilitāte mums būs izšķiroša. Es domāju, ka tas arī nākotnē lielā mērā mums dos, es tur redzu potenciālu. Milzīgi, ja, un Latvija ir maziņa, ja mēs tur runājam, ka tur baigi tālu jābrauc. Tie, kas ir braukuši pa Ameriku vai kaut kur citur, ja, saprot, ka tur jābrauc varbūt 5 dienas, lai aizbrauktu uz kaut kādu štatu otru galu, ja, bet šeit mēs varam 4 stundās pārbraukt uz Latvijai pāri. Tā mobilitāte ir izšķiroša. Tā kā tās saimniecības laukos mums ir svarīgas, ja, un es novēlu arī politiskiem spēkiem par to rūpēties, lai tie cilvēki laukos palikt dzīvot. Ļoti labs novēlējums. Es domāju, ka mēs arī varam faktiski tuvoties noslēgumam uz šādas nots, jo faktiski ir tiešām politiķiem ir jārūpējas par to, lai laukos, ārpus Rīga reģionos, ne tikai laukos, arī mazpilsētās, ciemos varētu dzīvot cilvēku un arī viņi redzētu nākotni un nebraukt prom, jo ir lietas, kas ir svarīgas valstī, un atcerēsimies vienu, manuprāt, mēs, lauksaimnieki, nodrošinām pašu svarīgāko, tas ir resursu, tā ir pārtika. Mūsdienās daudz cilvēku ir aizmirsuši pie šīm cenām, pie pieejamības. Kaut kā tā būtu vienmēr, bet atceramies, ka lauksaimnieki ir mums ļoti svarīgi un arī nozares, kas ir saistītas, arī mežsaimniecība, kā tu minēji, mežsaimnieki vien dod 20% no eksporta, līdz pat 7% no iekšzemes koprodukta un pieliekot klāt lauksaimniecību. Absolūti tās ir top nozars Latvijā, kas mums ir jāatbalsta, jāstimulē, lai būtu gan ražošana, gan arī cilvēki, kas tur strādā. Tā kā
Bet jāsaka paldies tev, un tiešām mēs esam, man liekas, skāruši ļoti daudz jautājumus. Es teiktu, ka mēs tādu diskusiju varētu turpināt un skatoties jau daudz plašāk nākotnē. Un ne tikai nākotnē, paskatīties arī vēsturē un paskatīties, kā citur pasaulē ir. Jo tās problēmas, ko mēs apspriedām, viņas nav unikālas Latvijai. Viņas ir ļoti daudzās gan Eiropas valstīs, gan ārpus Eiropu. Un, ja mēs skatāmies tā kā. Bet jāsaka tā, paldies un jānovēla, lai tu personīgi un arī Latvijas lauku konsultācijas centrs iesaistās, palīdz nozarēm sagatavot šīs stratēģijas un palīdz nozarēm skatīties nākotnē, konkurētspējīgā nākotnē, kuras tiešām dod devumu ne tikai pašiem lauksaimniekiem, bet visai Latvijas sabiedrībai. Liels paldies tev, Mārtiņ, un paldies visiem, kur klausījās un skatījās. Un noteikti uz tikšanos jaunedēļ. Jaunedēļ pie mums ir apstiprinājis, ka viesosies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelns līdz jaunedēļai. Paldies! Paldies.